piedāvāt arī dažādi varianti, kā šo visu risināt, palielināt attālumu un vēl viss kaut kas bija. Tostarp arī Ābrams kundze bija iesniegusi savus priekšlikumus. Diemžēl šī saime nespēja vienoties par to, ka vajadzētu dzīvot taupīgi. Ka vajadzētu kaut ko mainīt. Mīļas kundze, viens piemērs par dzīvokļi ir Rīgā. Ja mēs paraugāmies deputātu izdevumos, tur mēs varam redzēt ļoti plašu diapazonu. Ir deputāti, kur īrē, kā jūsu kolēģe, par 800 eiro Līka Kozlovska. Ir virkni deputāti, kur es redzēju, kuri īrē pa 250, 300 eiro mēnesī. Tie visticamāk arī ir normāli divi stāv dzīvokļi, kā daudz Rīgā īrē, kur tepat Āgenskalna priedēs netālu. Vai ir kādas vadlīnijas vai kaut kādas, nezinu, pieticības normas, cik šiks tas deputāta dzīvoklis īres varētu būt? Nu, kā es jau teicu, ļoti daudz, kas ir atstāts deputāta ziņā, un deputāts var īrēt, nu, teiksim tā, luksus dzīvokli, kur varbūt ir paaugstināts vai komforts vai tikko izveidots eiro remonts. Cilvēks var arī pieticīgāko dzīvokli īrēt. Nu, tas viss ir deputāta ziņā. Un, protams, ka līdz ar to, nu, ja viņam ir īres līgums par 600 vai 800 eiro, skaidrs, ka tas dzīvoklis droši vien ir pašā centrā. Mēs nevaram salīdzināt Vecrīgu vai blakus. Noteikti deputātiem būs savi argumenti, kad viņš varēs ātrāk atnākt uz Saimu. Tur vēl kaut ko nav, šādu kritēriju īsti nav, un te būtu vietā droši vien arī diskusija. Es palūkojos statistiku par deputātu izmaksāto atalgojumu, pēdējais, kas ir 26. gada jūlijā. Es nesaukšu šo deputātu uzvārdus. Visu šo var atrast arī Saeimas mājaslapā, lai nav tā, ka es kādu pieminu, kādu nē, tagad ir pirmsvēlēšana laiks un viss ir ļoti jutīgi, bet daži piemēri. Šeit ir deputāts, kur alga ir 4600 eiro, viņš prasa 128 eiro par transporta izdevumiem. Tātad viņa alga ir 4600, bet viņš no valsts vēl prasa 128. Šeit ir deputāts, kura alga ir 5200, 180 viņš prasa par benzīnu. Tāpat te ir frakcijas vadītāji 4600, 200 eiro prasa par degvielu. Interesantākais piemērs ir deputāts, kurš vēl nesen bija ministrs. Tātad ar ministra algu vēl nesen 7000, un tagad Saeimā viņam 4500. Viņš prasa 112 eiro par transportu. Viņš nesen ministra algu saņēma. Man tas nešķiet, kaut kas te nav. Nu, redziet, tas ir stāsts patiešām par arī par... Es nesaprotu, ja nebūtu šo 112 eiro, tad viņš nebrauktu uz darbu, uz Saimu. Protams, un tas ir stāsts par šo ētiku, tas ir stāsts par to, ka mēs gribam, lai visi būtu vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Ābrams kundze, jūs tagad varat runāt droši, vēlēšanās vairs nekandidējat un ar partijām neesat saistīta. Šī kompensācijas sistēma, jūs esat to redzējis no virtuves puses. Kāda tā ir? Nu, jāsaka tā, kā Mieriņas kundze teica, tas viss ir noteikts Saeimas kārtības rullī, un tie cilvēki, kas maksā par dzīvokli vai no 800 eiro vai 200 eiro, to dara atbilstoši Saeimas kārtības ruļa koeficientu sistēmai. Kad cilvēkiem, kas dzīvo Rīgā, viņiem vēl pienāks transportā kompensācija, koeficients 0,15, tātad no tās vidējās pagājušā gada darba samaksas. Jā. Nu, tas ir pirmais. Jā. Absurds ir, piemēram, ja mēs paskatāmies deputāts, kurš dzīvo līdz 39 km, teiksim, 39 km attālumā, viņam ir koeficients 0,26, tikko viņš dzīvo 2 km tālāk, viņam uzreiz 0,72, respektīvi tie vai no 200 kaut kāds 60 eiro vai 900 eiro iestājas, jo tur jau maksā tātad arī par dzīvojamās telpas īri. Nu, tur ir ārkārtīgi daudz neatbilstību un tādas absurdas lietas, un tāpēc, ja deputāts grib dzīvot mājoklī par 0,800 eiro, nu, tā ir piemaksā kādus 300 eiro. Jo saprotiet, deputāti, kad nokļūst no savas iepriekšējās vīdes, es nezinu, kur viņi strādājuši un kāda tur bijis atalgojuma sistēma šeit, viņi saprot, viss, kas pienāks, man tas ir jāizmanto. Ļoti maz deputāti, kas paskatās arī tādu profesionālu vadītāju acīm, pasaka, nē, es to neizmantošu. Lai valsts kontrole, kurai pieredze, kā notiek tas ārpus Saeimas sienām citās iestādēs, kādi tur ir taupības režīmi daudzās, kā tiek kompensēts vai nekompensēts kaut kas, lai paskatās Saimu un pasaka, hei, jūs te dzīvojat pārmērībā.
pārmērībās un neloģiskās pārmērībās. Nu, atbalstu negūt. Drīzāk jāsaka, es jūtos tā kā baltais virbulis, jo tas izgāja pa frakcijām tie priekšlikumi visi, un tad teica, ko tā Ābram te grib atkal nezinu ko un tā tālāk, ja nu vispār ļoti negatīva attieksme, jo deputātiem patīk, kā ir. Man bija 4 nakts sekretārs, 5, pareizāk sakot. 5 nakts sekretārs. Jā. Ko Tas dara, bija pirmais. ko dara nakts sekretārs? Nu, vienkārši atbildēja uz zvaniem un varbūt tajā laikā tas varbūt tā arī bija, pieņēma zvanus, ja kādam vajadzēja transportu, tad vēl naktī transportu, un ja kāds no lidos brauc, nu visādi tādi darbi, bet nu skaidrs, ka mēs dzīvojam digitālā laikmetā, un tas bija pirmais, ko es vispār pārskatīju, un mēs samazinājām, nu, lēnām iet, bet iet, varbūt gribētos daudz ātrāk. Bet, lai ļaudīm ir priekšstats, paņemsim šī gada budžetu un pēdējo gadu budžets, kādi ir šie izdevumi Saeimas, tātad kompensācijām ir šis miljons, bet ir arī darbinieki, piemaksas, prēmijas, novērtēšanas naudas. Kādas ir šīs summas? Nu, es teikšu tā, ka vēl joprojām, un tas ir visā valsts pārvaldē, tas nav tikai Saeimā, ka lielākās izmaksas budžetā sastāda, viens no lielākajām izmaksām, protams, sastāda atalgojums un viss, kas ar atalgojumu saistīts. Un tas bija arī mans rosinājums pie šī gada 26. gada budžeta, jau šogad noņemt, piemēram, novērtēšanas prēmijas, piemaksas par labu darbu. Tur ir tik daudz ailītes. Ir noņemtas? Nē, protams, ka nav. Kaut kas varbūt ir samazināts arī citās iestādēs. Un, nu, tur ir pozīcijas ļoti daudz, piemēram, atvaļinājuma pabalsts, nu, kas ir arī pēdējos gados ieviests. Atvaļinājuma pabalsti, nu visur, un tie ir visur 100 000, lai mēs saprastu, kas kopā veido miljonus un tālāk veido lielos miljonus, un beigās 1,8 miljardi apmēram kopējā valsts lielajā budžetā. Nu, redziet, ja mēs domājam tālāk par izdevumu mazināšanu, tad mums būtu jāpārskata arī šī politika attiecībā uz atalgojumu vispār palielināšanu, cik bieži mēs varam atļauties valstī palielināt atalgojumu. Un nezinu, kāpēc mēs negribam viņu sasaistīt tomēr ar tautsaimniecības izaugsmi. Ja mums tautsaimniecībā izaugsme ir 1%, nu mēs nevaram palielināt atalgojumu par 2, 3, 4, 5%. Tas nav iespējams. Tas nozīmē, ka mēs jau apzināti veidojam budžetu ar milzīgu deficītu, un kaut kur tā nauda būs jāatrod. Tātad mums jābūt godīgiem pašiem pret sevi un jāpasaka, ja mums tautsaimniecības izaugsme auga ātrāk un ir lielāka, tad mēs kaut ko varam domāt. Vēl viens stāsts atkal Saeimas statistika. Es palūkojos uz tiem deputātiem, kuri ir no reģioniem un kuri prasa naudu par transportu, kuri prasa naudu par dārgu īres namu atlīdzināšanu. Un tad virkne šo deputātu, kur prasa transporta naudu, kur prasa īres naudu, ir viena no slinkākajiem komisijas sēžu apmeklētājiem. Ja tur ir 10 sēdes, tad viņi ir bijuši uz 5, 6 tikai. Ābrams kundze, par ko tas liecina? Es gribu pateikt, ka deputātiem mums ļoti patīk meklēt citur, kur var kaut ko samazināt, bet ļoti negribas ķerties pašiem sev. Ja? Un Daiga tikko runāja par to, ka ir milzīgs šķērs starp ministriem tā tālāk. Man jāsaka, arī Saeimā ir milzīgs šķērs starp deputātiem. Jūs papoties. Tātad deputāts, vienkārši deputāts, ierīnas deputāts, viņam bruto ir 4300 un tā tālāk. Ja? Tikko viņam ir kaut kāds, Saeimā tiek noteikti kaut kāds papildu darbs, nu, teiksim, Daigai ir Saeimas priekšsēdētāja. Daigai droši vien ir 2 reizes lielāka alga nekā parastajam mirstīgam deputātam. Iestādēs tā nenotiek, ka vadītājs saņem 2 reizes vairāk nekā viņa profesionālais darbinieks. Tur ir starpība kaut kā 20–30%, bet nevis 2 reizes vairāk. Bet vēl trakāk mēs paskatāmies arī tajā pašā jūsu sarakstā, ko saņem, piemēram, priekšsēdētāja biedrs, Saeimas prezidijas sekretārs, sekretāra biedrs, tur ir tie koeficienti 2,5. Tas nozīmē, ka pie deputāta pamatalgas bruto 4330 nāk vēl apmēram 3000 klāt. Es nezinu, kādi ir tie amatu pienākumi. Nu, normālā iestādē to dara visu viens vadītājs, un viņam nav noteikti tādas, ja mēs sasummējam. Bet tas ir, manuprāt, absurds, ka arī pat komisijas priekšsēdētāja biedrs saņem manā skatījumā tikpat kādi par ko piemaksu kaut kādu 2000. Sekretārs, kurš parakstā protokolu, pārlasa, paraksta protokolu, bet kurš diez vai novada kādu sēdi vispār, tas saņem tā kā no gaisa 600 eiro. Tad gribu es pateikt, ja mēs ejam uz taupības režīmu un
samērīgumu pārskatīšanu, tad sākam arī ar Saeimas deputātiem. Strādājot ikdienā, redzot, ko deputāti performē, vai komisijās, vai kaut kur, tas ir pilnīgi tā kā, ziniet, tā kā dzīvnieku fermā tas apmēram notiek. Jums ir vajadzīgi 4 vietnieki, un ko viņi visi 4 dara? Ja būtu tāds priekšlikums, vai var tikt galā arī 3, es domāju, ka mierīgi var arī tikt galā 3, protams, jo mēs redzam, un jūs statistika arī esat apkopojuši, ka deputāti bieži vien vienkārši aiziet no pussaimas, aiziet beigās, tad, kad ir ilgi jāsēž, arī tad cilvēki nogurst, negrib varbūt vēl kaut kas, un vienmēr viņus attaisno. Tā kā mēs esam it kā caur kārtības rulli radīta sistēma, kurā frakcija vienmēr attaisno savus deputātus. Un jautājums Tas nozīmē, ka viņš saņem algu par pilnu darba dienu. Mieriņas kundze, šis stāsts par kompensācijām, par transportu un īri, nedaudz virs 1 miljonu, tas ir tikai viens stāsts. Tūlīt Saeimai būs vēl liela izdevuma, kad mainīsies deputātu sastāvs pagājušajā Saeimā. Šeit vairāk pat nekā pusi nomainījās. 60%. 60% nomainījās. Un tiem, kas iet prom, tiem tā tad ir jāmaksā kompensācijas. Cik ir 3 algu apmērā. 3 algu apmērā, un ko tas nozīmē mums nodokļu maksātājiem? Tas nozīmē, ka mēs esam ieplānojuši precīzi pabalstu deputātiem Saeimas maiņas laikā. 691 000 ir 371. Tātad jau ir nolikts atvilknēs 700 000? Jā, mēs esam ieplānojuši uz šo gadu. Un mēs esam arī ieplānojuši, tas ir 60 apmēram procenti ieplānojuši. Ābrams kundze, te skatīšos jūsu virzienā, runāsim godīgi, jūs arī būsiet starp tām deputātēm, kas saņem šo kompensāciju 3 mēnešu algu apmērā. Šāda kārtība, cik saprotama, cik pamatota, 3 mēnešu kompensācija, liela kompensācija, tas ir tātad vidēji katrs saņems ap 10–15 000 eiro. Saeimas deputātiem 4 gadi uzreiz 3 mēnešu kompensācija, bet ļoti interesanti ir arī tie, kas atnāk mixto mandātu uz kaut kādiem pāris mēnešiem. Arī tie saņem 3 mēnešu kompensāciju. Un tā kā es gribu pateikt, tie, kas tagad jūnijā sāka strādāt. Ja, un tie, kas pa vidu atnāk, tātad kāds aiziet pa ministru koalīcijā, viņa vietā atnāk kāds ar mixto mandātu, pēc tam tas ministrs atgriež, un tas ar 3 mixto mandātu, es nezinu, pēc kā termiņa iet projām, viņam arī samaksā kompensāciju. Tā kā, ko es gribu pateikt, šeit droši vien, ka mums jārunā par to, ka kādām kompensācijām par transportu dzīvošanu ir jābūt, bet samērīguma jautājums. Tas, ko mēs runājam, tā kā, Daiga par tiem pienākumiem tā tālāk, bet piemaksam ir jābūt, bet es domāju, ka nav pamatot katram Daigas vietniekam maksāt 3000 eiro papildus par pienākumu, ko normālā iestāde varētu teikt, ka vadītājs ar savu algu to visu veids. Visi tie biedri, sekretāri ar 600 eiro piemaksu par protokolu sagatavošanu, tas ir absurds. Tās ir tiešām dzīves mēra laikā. Daudz, lai saprast, Mieriņas kundze, jums ir 4 vietnieki, un viņiem arī savi... 4, man ir 2 vietnieki, un tad ir sekretārs un sekretāra biedrs. Tā ir pēc prezidija. Labi, sekretāra biedrs, priekšstādātāja biedrs, bet tad viņiem arī ir vēl savas sekretāres, savi biroji, savi padomnieki. Un cik tur beigās sanāk tie kādi 20–30 cilvēki visapkārt? Es nezinu, es neesmu skaitījusi, cik viņiem tur apkārt sanāk. Vismaz katram ir vēl pat 3 cilvēkiem noteikti, vismaz. Varbūt 2, 3, man liekas, ka katram ir. Skaidrs, bet tad būtu jādomā, ja mēs vispār domājam par prezidiju kā tādu funkciju pārskatīšanu, tad būtu jāpārskata prezidija funkcijas, jo es teikšu godīgi, es vienpersoniski neko nevaru izlemt. Tad faktiski līdzvērtīgi koleģiāli lem arī pārējie. Daiga, es gribu teikt par piemaksu samērīgumu, lai ir tie 3 vietnieki, bet vai tiem vietniekiem ir jābūt koeficientam 2,5, kas ir 3000 eiro mēnesī papildus pie deputāta 4330 bruto? Vai tur ir jābūt tādai milzīgai piemaksai? Tas ir tiešām diskutija jautājums, jo tad, kad mani aizvieto, tad jau tas visu to, ko pildu arī es.